Vēl kāda interesanta lieta, ko varbūt esat pamanījuši. Vai ir gadījies tā, ka jūs, piemēram, ejat un jūs redzat kaut kādus pazīstamus cilvēkus, draugus, paziņas vai pat radiniekus, un gadās tā, ka viņi pat jūs nepamana? Vai jūs kādu nesat pamanījis? Tāpat arī no mūsu vides, no mūsu paziņu draugu loka pēkšņi pazūd kaut kādi cilvēki, kurus mēs esam pazinuši, bijuši draugos daudzus gadus, bijušas labas attiecības, un pēkšņi viņi vairs nav. Bet tajā pašā laikā uzrodās pavisam sveši cilvēki, ar kuriem kontaktējoties mēs jūtamies daudz labāk. Tāda sajūta rodas, ka mēs viņus pazīstam jau sen. Un tādas dīvainības tagad notiek arvien vairāk un vairāk. Tāpat arī vēl viena lieta, teiksim, kad bez saviem radiniekiem, tuviniekiem, ģimenes nekādu nevaram iztikt. Mums ir jākontaktējās. Un bieži vien gadās arī tā, ka tiešām, sākam saprasties arvien sliktāk un sliktāk. Liekas, kādreiz labi sapratāmies, bet tagad kaut kas ir noticis, ka reizēm ir tāda sajūta, ka mēs runājam pilnīgi tā kā divās dažādās valodās. Ne viņi saprot mēs, ne viņus mūs, ne mēs viņus. Un kāpēc tas tā notiek? Tas ir saistīts ar to, kad gan planēta, visums kopumā, un tāpat arī cilvēki ieskaitot, mainās un virzās no 3. dimensijas uz 5. dimensiju. Mēs jau patiesībā tur esam, un planēta jau patiesībā tur ir. Tas viss ir... diemžēl tas nav ar acīm redzams, ar roku sataustāms, bet tas te ir un sajūtams ar citiem sajūtu orgāniem, tas ir. Tāpēc arī tādas dīvainas lietas visādas notiek, ka būtībā šīs dimensijas pagaidām tā kā pārklājās. Kas ir 3. dimensija? Tās ir zemes vibrācijas. Tā ir materiālā pasaule. Cilvēki, kuriem vairāk svarīgas ir materiālas lietas, tās ir viņu vērtības materiālās, tas ir negatīvas emocijas, negatīvas domas vairāk. 3. dimensijas, kā var teikt, enerģijas ir smagnējākas. Vibrācijas ir smagākas un zemākas līdz ar to. Un 5. dimensija atšķirās ar to, ka tur ir augstas vibrācijas. Augstas vibrācijas mēs varam sevi uzturēt ar gaišām un pozitīvām domām, ar sajūtām, pozitīvām emocijām, cenšoties izvairīties no negatīvām emocijām, lai mēs nenoslīkstam zemās vibrācijās, nenolaižamies. Tādā veidā arī sakojot sev līdz, lai mūs kaut kas nesadusmo, lai kaut kas nesabēdā, lai mūsos neienāk kaut kādas negatīvas sajūtas, negatīvas domas. Un tā mēs varam mēģināt sev noturēt augstās vibrācijās. Un tur enerģijas ir blīvākas, vieglākas. Ar to arī būtībā tās dimensijas atšķirās. Vienā ir zemas, smagas. Kā to vieglāk varētu saprast? Piemēram, ūdens glāzē, ka mēs ieperam smiltis, viņas nogrimst, jo viņas ir smagākas. Kā ūdens glāzē ar ūdeni mēs ielejam eļļu,
eļļa peld pa ūdens virsmu, vai ne tā? Eļļas blīvums ir vieglāks par smilšu un ūdens blīvumu, un viņš peld pa virsu. Nu, tieši tāpat ir arī ar mūsu emocijām, mūsu domām. Ja tās ir gaišas, pozitīvas, tad tās ir augstas, tās turas virs ūdens. Un, ja tās ir negatīvas, tumšas, tad tās, diemžēl, nogrimst. Nu, tāpēc arī tā ir, kad, būtībā jau tās dimensijas, abas viņas ir, jā, bet ir cilvēki, un tagad cilvēki ir, dažādās vibrācijās, jā, katrs būtībā savā līmenī. To var arī saprast tā, mēģināšu vēl parādīt. Tā ir tā kā ēka, kur ir vairāk stāvi. Un zemo vibrāciju cilvēks staigā pa pirmo stāvu. Ja? Šurp turp viņi staigā. Augstāku, teiksim, vidēju, ne īsti zemi, ne īsti augsti, ja? Pa otro stāvu. Un, teiksim, cilvēki, kur ir augstākās vibrācijās, viņi pa trešo stāvu. Viņi taču viens otru nesatiek, vai ne? Jo katrs cilvēks atrodas savā stāvā, savā līmenī. Un tas ir arī atkarīgs no tā, jā, cik cilvēks ir, varētu teikt, pamodies. Jo kas vairāk ir vēl aizvien, kuru vērtības ir vairāk materiālas, jā, tie vēl aizvien ir trešā dimensijā. Viņiem vairāk ir materiālas lietas svarīgas. Bet kas jau ir pacēlušies augstāk, jā, to cilvēku vērtības mainās. Redzējums, skatījums uz dzīvi, uz pasaules cilvēkiem mainās. Tāpat arī sajūtas, domas mainās. Viņi jau jūtas un domā jau kaut kā jau savādāk. Un viņiem svarīgākas ir jau garīgas lietas, garīgas vērtības. Materiālās jau vairs neko īpaši nenozīmē, jo cilvēku domas, sajūtas, būtībā viss mainās. Tā, pa spirāli uz augšu. Visums planētas sistēma grozās, ir kā ap sauli, ap asi, bet viņa grozās, bet viņa arī grozās tā pa spirālīt uz augšu. Attīstās, pilnveidojās un ceļas uz augšu. Un tas ir tas. Tā kā tā. Ceru, ka sapratāt, ko vēlējos jums pastāstīt.